Jūs redzat, man prieks jūs visus redzēt. Ja kāds ir interesēts arī ieslēgt kameru, tad es varēšu justies ērtāk, ka es nerunāju tikai ar sevi, bet arī jūties brīvi, kā jums ir labi. Es ļoti priecājos šeit būt. Es esmu, kā teikt, jau 17 gadus Izrēlā. Un vienmēr Latvija būs mana mīļa vieta sirdī un atmiņās. Un man ļoti liels prieks atjaunināt sakarus ar Latviju. Es vienkārši sākšu runāt, vai mēs varam nelielu, kā teikt, iepazīšanos vai jautājumus, varbūt pēc tam, pēc lekcijas. Tad šodien mēs izvēlējāmies šo datumu. Šodien ir ļoti īpaši svētki. Faktiski jau tagad Izrēlā saule norietējusi, droši vien arī Latvijā, tad svētki beigušies. Šodien bija koku svētki. Ja gadījumā kāds no jums sēž netālu logiem vai atceraties, kādi šodien bija koki ārā, vai koki izskatās pēc ļoti svinīgiem. Patiesībā, droši vien Latvijā vēl vairāk to var saskatīt, kad ārā viss ir drūms un tumšs. Un tieši tāpēc tur ir liels noslēpums, par ko mēs runāsim šodien, kad tieši šī brīdī ebreju gudrie saka, kad mēs, koks, saņem savu dzīvības spēku, vislielāko, kad viņš it kā ir snaudošs un it kā viņš ir kails un bez lapām un bez augļiem, tieši šis ir visnozīmīgākais laiks kokiem. Un Torā ir rakstīts, ja mēs varam ļoti daudz ko no tā mācīties patiesībā. Torā 5. Mūzu grāmata, 20. nodaļa, 19. pants. Cilvēks ir koks laukā. Ir pieminēts par cilvēks ir ļoti salīdzināms tieši ar koku. Tad mēs varam mācīties daudz ko. Mums it kā nav garīgas saknes, bet arī mēs esam daļa no debesis un zemi. Mēs esam starp abām daļām. Mēs savienojam. Un tieši tā, tad, kad ir arī mums cilvēkiem grūtības periodi, ja ik viens iziet cauri dzīvē dažādām problēmām un bēdām un neveiksmēm un grūtībām. Tieši tas periods ir tas, kas ir visnozīmīgākais, kas veido mūs, kas pilnveido mūs, kas nosaka mūsu raksturu, mūsu būtību un kad patiesībā ļauj arī izbaudīt mūsu tās veiksmes, tieši tie grūtie brīži. Un šo noslēpumu mēs varam mācīties ne tikai no kokiem, tas ir visa daba. Vienmēr pēc izelpas, vienmēr sekos ielpa. Vienmēr pēc bēguma būs paisums, pēc nakts būs diena, pēc ziemas būs pavasaris. Un sēkla, kad zemē sapūst, vienmēr augsē asniņš un atjaunosies visa dzīvība. Un cilvēks, kas saskata šo būtību, patiesībā var dzīvot ļoti laimīgi. Jau grūtajos brīžos mēs varam gavilēt, jo teju ausīs saule un gaisma un būs mums arī labie un svētību brīži. Tad cilvēks, tas bija par svētkiem un drusciņ par mūsu kopējo kursu, par ko mēs runāsim šīs lekcijās. Cilvēks visas vēstures gaitā ir gājusi arī cauri visādām grūtībām un ciešanām. Un tieši to mēs, kā teikt, visas šīs grūtības un ciešanas, visas, mums ir vedušas uz priekšu un cilvēks ir attīstījusies. Ja kādreiz bija pieņemta cilvēku upurēšana
vai vergi, vai ja kāds bija kādam parādā, vai tad viņš varēja palikt vergs uz visu mūžu. Un viss visāds, ko cilvēce ir nonākusi pie slēdziena, tā nav labi, mainīsim. Un atkal ir kaut kāds periods, atkal ir kaut kādas jaunas izmaiņas, un tas ir iekšējs spēks mūsos cilvēkos, kas viss varenais ir ielicis, kas bīda mūs vienmēr uz priekšu, kad attīstīties un izaugt. Bet tas ir grūts ceļš, un tas ir liels ciešanu ceļš. Tas galu galā viņš noved mūs uz pilnveidību. Bet arī caur šīm sāpēm, bet, kā mēs arī par kokiem runājam, pēc tam arī ir svētību brīdis. Bet ir arī īsāks ceļš. Likumos jau viss bija aprakstīts. Jau Sinēja kalnā, es nezinu, atpakaļ. Ir likumi un ir cilvēku tiesības, un kā rīkoties, un kā dzīvot pareizi. Un arī mutiskā tora, ebreju gudrie, balstoties uz rakstisko toru, aprakstīja visādus sīkumus un dzīves atgadījumus un nonāca pie lieliem, dziļiem atziņumiem. Mēs varam izmantot citu pieredzi un mācīties un neiet caur grūto ciešanu ceļu un caur atziņām pašiem nonākt pie atziņām. Mēs varam izmantot šīs lielās gudrības. Un tad es ticu, ka šis ceļš ir vieglāks un patīkamāks, un arī mēs varam izjust visu varenā svētību un justies priecīgi. Tātad, kad pasaule tika radīta, bija visi Ādama, un pēc tam visi cilvēci cēlās no asa. Un Dievs deva 7 likumus no asam. Pēc tam vēlāk pievienojās Izraēlas tautai, atklājās Dievs un deva vēl pārējos citus likumus. Šie 7 likumus, pamatlikums ir visai cilvēcei ir jāievēro, lai viņi saņemtu šo svētību un justos labi. Arī ebrejiem visiem šiem likumiem. Šie likumi vienkārši, kā es teicu, tas ir vieglais ceļš, lai nebūtu mums šo ciešanu, kā pareizi dzīvot. Tad mēs runāsim par šīm visām tēmām mūsu kursa laikā. Es ļoti priecāšos dzirdēt arī jūsu jautājumus un varat man rakstīt arī uz e-pastu. Es arī sūtīšu jums uz e-pastu pēc tam īsu kopsavilkumu un vienmēr nākamo linku, nākamajai lekcijai un arī ierakstu. Tad tagad par manu dzīves stāstu. Es piedzimu Valkā, īsi pirms Padomju Savienības izjukšanas. Es vēl drusciņi atceros kaut ko. Un mani vecāki izšķīrās, un tad mēs kopā ar māmu dzīvojam Gulbenē. Un es ļoti daudz esmu pateicīgs savai mammai, ko viņa man ir mācījusi, jo mums nebija viegla dzīve Latvijā. Un māma vienmēr kā lauva cīnījās par mums un par manu brāli. Divatā mūs audzināja. Un jūs jau droši vien daudzi cilvēki Latvijā ir sastapušies, bet Izraēlā tas liekas kaut kas tāds, kā pirms vairākiem gadsimtiem, kā mēs dzīvojam, ka nebija ūdens mājās un vajadzēja no akas nest ūdeni un toalete nebija mājās. Un visādi, bet Izraēlā tas liekas pilnīgi kaut kas tāds vai neiespējami. Bet vienmēr mana mamma bija tā, kas ar skatu skatījās uz priekšu, un to es tiešām iemācījos no viņas. Man šķiet, tāpat ir ļoti tāda ebrejiska tāda uztvere, kad tiešām būs labi, viss būs labi, mums viss izdosies, vienmēr atradīsim atrisinājumu no visādām situācijām. Un tiešām, ja vajadzēja kaut kādu tur finanses vai groziņu vai dāvanu, vienmēr mamma mācīja atrast risinājumus un atrast, kā tikt ārā no situācijas, lai gan tiešām mums bija reizēm grūti, kad
nebija vairāk cita kā ēst, kā tikai kartupeļi, kas stāv jau veselu gadu. Bet tajā pašā brīdī, ja, es piedzimu, arī māma man vienmēr, kā teikt, iedrošināja ticēt un lūgt Ašem, ja ar jūsu atļauju, ja es drīkstu teikt, lietot vārdu Ašem. Ašem nozīmē Dievs. Tas burtiski tulkojot ir vārds. Ebreji neizmanto Dieva vārdu, jo tas ir ļoti svēts un bijīgs, un tad viņi izmanto vārdu vārds Ašem. Tad mana mamma vienmēr iedrošināja lūgt, un es redzēju savā dzīvē daudz brīnumus. Un tā tas es jūtu, kad virzījos uz priekšu, un es tiešām jūtu, kad ir visu varenais, un viņš uzklausa lūgšanas, un viņš atbild, un viņš palīdz. Un es ticu, ka viņš to dara ikvienu savu radību, jo mēs esam radīti, mums ir kāds mērķis šeit būt. Viens no maniem tādiem atgadījumiem, kas bija, kad vienreiz gribējām nopirkt mammai dāvanu. Man liekas, tā bija viņas dzimšanas diena varbūt. Un es naktī pirms gulētiešanas lūdzu Dievu, lai man būtu 5 lati, lai es atrastu 5 latus un pa kapeikām. Mēs katrs varētu sadalīt pusēm, brālim puse un man puse, un katrs nopirkt dāvanu mammai. Un no rīta, kad es pamodos, es gāju pa ceļam uz skolu kopā ar brāli, un mēs atradām peļķai cimdu. Un cimdā bija 5 lati pa kapeikām, precīzi. Mēs sadalījām uz pusēm, un katrs nopirkām dāvanas. Tad man bieži vien vismaz Izrēlā uzdod jautājums, kad par ticību, kādam dievam es lūdzu un ko. Tad, jā, mēs sākumā bijām kristieši, bet ļoti, kā teikt, ne kaut kādi tur ortodoksa vai katoļu, vienkārši, kā teikt, drusku palasīt bībeli, drusku lūgšanas un tā. Tad, kad es drusciņi arī vēlāk, arī vienmēr es jūtu, kad manas lūgšanas tiek uzklausītas un šiem palīdz. Tad arī, kad man bija 15 gadi, vēl viens tāds brīnums tiešām. Es gribēju, lai man būtu skaists tāds mētelis, jo bieži vien es vilku tikai lielākā brāļa drēbes. Un es gribēju kaut ko tādu vairāk sievišķīgu, meitenīgu. Un bija pāris dienas pirms dzimšanas dienas. Un es lūdzu Ašem, kad es gribu, un tāpat nebija lūgšana, tā bija pateicība. Uži, kā teicu sākumā par kokiem, kad vistumšākajā brīdī nāks gaisma. Tikai priecāties, un tikai tā atvedīs to lielo svētības sajūtu. Un tad es pateicos par to, ka man būs manā dzimšanas dienā jauns, skaists mētelis, meiteņu mētelis. Un tā dienas pagāja, un arī man bija šaubas, vai tiešām būs, bet es tikai turpināju pa savu pateicību. Un tad vienu brīdi kāds cilvēks man uzvanīja, kur es drusciņu pazinu, un lūdza satikties Tirdzniecības centrā pie Bērnu pasaules Rīgā. Un viņš mani ieveda pie bērnu nodaļa pie drēbēm un nopirka man jaunu mēteli, 2 jaunus mēteļus. Un pēc tam es arī faktiski to cilvēku vairs neredzēju un nerunāju, un es nezinu, tas bija tāds brīnums, kur es tiešām nezināju, kā tas ir izskaidrojums, bet es ticu, ka tas viss bija no šiem, no visu varenā. Rakstīts psalmos, ebreji viņu saka 3 reizes dienā.
Es nezinu, kas tas ir pa salma numuru. Kāds tas ir, bet deha mums bija liku heracon. Kad šiem atver savas rokas un ikvienai savai radībai, vienai savai dzīvai būtībai, dod savu svētību un pārpilnību pēc viņa vēlmes, pēc viņa gribas. Tad, kad es sāku biju arī nedaudz baznīcā, baptistu baznīcā, kaut kur ap 16 gadiem. Pirmo reizi es sāku tā drusciņi interesēties vairāk par kā teikt, patieši rakstiem, par Bībeli, lasīt vairāk. Un tad bija tieši tajā periodā, līdz tam es neko nezināju par ebrejiem vispār neko. Es atceros, latviešu lugās vienmēr ir žīds, ja mēs ar tēti reizēm gājām uz teātriem vai kaut kāds lasījām lugas un teātrus, un arī vajadzēja skolā rakstīt par visādiem veciem tādiem stāstiem. Tad žīds man likās, ka tā ir profesija. Tā kā pārdevējs, tā kā šuvējs. Es nemaz nezināju, ka tā ir tauta, ka tā ir reliģija, ka tā ir vesela kultūra un bagātība. Es neko nezināju. Tad mēs arī skolā sākām mācīties ap 16 gadiem arī par holokaustu. Tad es drusciņi kaut ko vairāk sapratu. Un tad vienu brīdi es biju baznīcā un mācītājs citēja citātu no kristiešu avotiem. Kaut kāda, es nezinu, Pētera vai romiešu vai es nezinu, kaut kāda vēstule, kad ebreji ir saknes un kristieši ir zari. Un zariem ir jāciena saknes. Un tas mani ļoti uzrunāja. Es biju ļoti gribēju saprast, ko visu varenais grib un kā ir pareizi dzīvot, un kas ir labi un kas nav labi. Tas mani ļoti uzrunāja. Un es sapratu, ka es vēlos tās saknes un nevis tos zarus. Un tā es sāku meklēt pēc saknēm. Es pateicu to saviem kolēģiem, draugiem, tad visi bija ļoti pārsteigti, kad, kā teikt, vai tev ir ebreju saknes? Man likās, ka tas nav nepieciešams, lai būtu kaut kāds ebreju saknes, lai meklētu saknes, jo es tā sapratu to pantu, tas man ļoti uzrunāja. Tad ceļš bija garš un interesants, kamēr es tiešām nokļuvu pie atziņām. Tiešām soli pa soli visu varenais mani veda cauri. Pirmais, ko es redzēju, es gribēju, kā teikt, es izgāju, faktiski es atstāju to baznīcu, atstāju to vietu. Es biju pēc tam vēl mazā tādā draudzē, kas bija drusciņi vairāk ar jūdaismu, kā teikt, vairāk elementiem. Bet es izgāju ārā no tās vietas un es prasīju visu varenam tad satikt kādu ebreju un uzprasīt, kas jādara. Un pirmā lieta, ko es atradu, tā bija maza grāmatiņa. Tā bija Chabad grāmata bērniem, krievu valodā. Tad tajā brīdī es vēl krievu valodu ļoti slikti zināju. Es mācījusies, biju tikai 3. klasē. 1 gadu es knapi kaut ko atcerējos, bet faktiski es iemācījos arī krievu valodu. Un tur bija rakstīts ļoti man uzrunāja. Kā teikt, mazi tādas ebreji, ka no rīta pieceļās, ir rīta lūkšana un ir vakarā pirms iet gulēt un drusciņi tur par svētkiem un viss bija tā ļoti man uzrunāja un ļoti iepriecināja, un es jutos, kā teikt, ka es to visu gribu. Par kašrutu, par dakā, tas būtu labdarību, par ziedojumiem, un tas viss man ļoti, kā teikt, interesēja.
tad nākamā lieta, ko es nokļuvu, bija Būdiņu svētki Sukā. Tas bija, man bija skola no rīta, un es jutos nedaudz slikti, un es domāju, varbūt es neiešu uz skolu, bet tomēr galu galā es aizgāju. Un visi tie notikumi noveda pie tā brīža, kad es nokļuvu uz Būdiņu svētkiem. Es aizgāju uz skolu, un tad es nopirku visādas mākslas kartonus un ruļļus un krāsas. Es mācījos mākslas skolā. Un pēc tam es gāju, kā teikt, gribēju braukt mājās, un man bija tikai liela naudas vienība. Tāpēc es nevarēju nopirkt it kā biļeti. Un tā pārdevēja, kas pārdod biļetes, man teica, tev jāiet ar kāju, vai tu nevar nopirkt biļetes. Es it kā biju vīlusies un neapmierināta, bet neko darīt. Es izdomāju, tad es iešu cauri. Man šķiet, tas bija Vērmaņu dārzs, ja es nekļūdos Rīgas centrā. Un tur bija, ejot cauri, es dzirdēju kādus trokšus un cilvēki bļaustījās. Un man likās ļoti nepieklājīgi. Tas liekas, tāda atmiņa arī šeit Izrēlā dzīvojot ir, kā teikt, neiespējami, jo teikt, parkos nav kluss un tīrs un viss tāds perfekts, bet tad pat tas likās tik ļoti nepieņemami, kā var bļaustīties parkā. Bet kādā ziņā tas bija tas, kas man lika pievērst uzmanību, un es tur otrā galā redzēju lielu rabīna Ļubāviča bildi, un es sapratu, ka tas saistīts ar ebrejiem. Un es piegāju tur klāt un apsēdos maliņā, un es sāku raudāt. Es biju ļoti, ļoti aizkustināta, kad es nezināju, kad pirms brīža vispār nezināju, ka ir ebreji, un te es redzu, pat manā pilsētā Rīgā, kur es dzīvoju, ir ebreji un ir Būdiņa, un viss, kas ir rakstīts Torā, tas viss ir dzīvs. Ja bieži vien mācīja baznīcā, ka tas ir tikai simbols, tas ir tikai piemērs, ja, salīdzinājums. Tā nav realitāte. Tam nav obligāti jābūt, Bībelē nav obligāti jābūt vēsturiskiem faktiem. Tas man ļoti aizkustināja, un arī šeit Izrēlā dzīvojot, tas ir ļoti aizkustinoši. Mēs pagājušo ceturtdienu visi ģimene bijām, piemēram, pie Jesejas kapa vietā. Tas tik pravietis Jeseja, ja, tas tik ļoti savieno ar Toru, un ir ļoti, ļoti aizkustinoši šeit dzīvot. Un tad man kāda meitene pienāca klāt tur, kur es tur sēdēju un raudāju ar visām savām tekelēm un somām, un iedeva man lulavu. Ja, jūs zināt, Būdiņu svētkos ņem 4 veida augus, un uz viņiem saka svētību vārdus, un tas simbolizē arī visu Izraēlas tautu kopā. Tad tā bija mana pirmā brahā, pirmā mana svētība, ko es teicu par šiem Būdiņu svētkiem. Un tur man pateica arī, kur ir sinagoga un kur var mācīties ivritu. Tad es sāku kopš tā brīža mācīties ivritu 3 gadus. Es joprojām nezināju neko par gijuru. Gijurs ir konvertēties, ja kļūt par ebreju, pievērsies pie jūdeisma. Un tad tajā dienā, kad es aizgāju mājās no tās Būdiņu svētkiem, es sapratu, ka it kā mana lūkšana tika uzklausīta, un es esmu satikusi ne tikai vienu ebreju, bet veselu grupu, bet es jutos, ka tas nav gana. Kad es neesmu daļa no tā, kad Izraēlas tauta, kad es pat uzzīmēju tādu zīmēju, kā visa ebreja stāv zem spārna, un es esmu ārpusē. Un pat ja es būtu iekšā, tas spārns mani neietver. Un ļoti tā es nesapratu, ka es varu kļūt par ebreju. Un tad vienreiz Sohnutā bija Sofija,
kas rīkoja ekskursijas uz visādām vietām. Un es arī pievienojos viņam. Es biju 3 gadus Soknutā. Vienās no ekskursijās bija uz Poliju, un tas bija īpaši tā. Un tikai, kā teikt, viņi teica tikai ebreji un tikai tiem, kam ir tiesības uz repatriāciju uz Izraelu. Un viņi man izmeta tā, tu varbūt izēj Gijuru, un tad tu varēsi braukt uz ekskursiju. Tā bija pirmā reize, kad es dzirdēju šo vārdu, un kas tas tāds ir. Es viņai prasīju, kaut kas, un tu esi ebrejs. Tā es pirmo reizi to dzirdēju un interesējos, un bija arī viņu sapazīstināja ar kaut kādu rabīnu, kas īsti nav rabīns. Bet es kaut ko mācījos no viņu, kaut ko arī es sapratu, ka viņš mācīja nepareizi pēc tam, ka es jau biju Izrēlā. Bet tā es biju vienmēr, kā teikt, svētkos, es biju Pesahā, mēs bijām tur, es nopirku biļeti, vajadzēja maksāt par vietiņu Pesahā svētkos, pie sēdera galda, sinagogā, tur lejā, droši vien tagad pēc remonta varbūt viss izskatās drusku savādāk, bet tad bija tā. Un es biju, kad bija šofāri, bija Rosh Hašanā, bija ebreju jaunajā gadā, tad es tur biju un klausījos, un, kā teikt, es centos drusiņi doties uz sinagogu, bet es vienmēr arī baidījos, un mana ticība arī bija vēl nedaudz kokteilis, nedaudz. Es nezināju vēl, es mācījos, es tiešām jūtu, ka visu varenais ir ļoti pacietīgs pret vienu, un viņš vēda mūs pa solim savā dzīves ceļā un parāda mums īstajā brīdī, ka mēs esam gatavi uzņemt un saprast atziņas, tad mēs pie viņām nonākam. Viņš ir ļoti pacietīgs, bezgala pacietīgs. Un tā, es zināju, kad es pabeigšu vidusskolu, es vēlos atbraukt uz Izraelu. Un tad arī kādus 3 mēnešus pirms tam es iepazinos ar Benjamīnu, ar savu vīru. Viņš arī bija no līdzīgas, kā teikt, background. Viņam bija tāda pat līdzīga dzīves pieredze, vai ne? Pieredze. Jā, es, kad runāju, arī vīrs man no Latvijas, ka mēs runājam latviski, mēs brīvi liekam iekšā ivrita vārdus. Es neaizķeros, es pasaku ivritā. Un tagad es cenšos tikai ivritā, un es jūtu, ka es reizēm ieķeros, tas nekas. Iedot, Lija, es vēlējos brīdināt, ka pēc 2 minūtēm beigsies laiks, un mums būs atkārtoti jāizmanto esošais links, lai atkārtoti pieslēgties semināram. Šogad mēs varam turpināt, bet ja pēkšņi ieraksts beigsies, tad lūgums vēlreiz izmantot. Jā. Un tad arī bija stāsts tāds, kad mans vīrs, tad vēl nākošais, tad pazina manu brāli, un kaut kā viņš uzprasīja viņam, viņš gribēja mācīties ivritu. Un tad it kā mans brālis laikam iedeva manas mammas telefonu numuru, kaut kas tam līdzīgs vai ko. Un kādā ziņā viņš uzvanīja manai mammai. Un mammai vispār likās, ka tas ir cits cilvēks ar to pašu vārdu no tās pašas pilsētas. Zvana un prasa man telefonu numuru. Un viņa iedeva man telefonu numuru. Un man bija 18,5 vai 19 jau. Es biju ļoti neapmierināta. Kā var mamma dalīt man telefonu numuru kaut kādiem puišiem? Bet, galu galā rezultāts ir labs, un paldies Dievam arī par šādu pieredzi, kad, kā es saku, kad mana otrā pusīte, es esmu ļoti laimīga, ka mēs esam kopā. Kādā ziņā viņš man uzvanīja, un es viņam ātri vien pateicu, kā teikt, nezvani man. Viņš gribēja zināt, kur mācīties ivritu. Es viņam pateicu, un es teicu, bet viss sēdz un mierā, es braucu uz Izraēlu un viss. Un viņš teica, viņš arī braukšot. Tā pavisam vienkārši. Un tad mēs kopā meklējām
citu brīvprātīgo vietu, jo tieši mēs satikām kādu ebreju, kas runā latviski, arī Jākovu Luft, varbūt kāds no jums pazīst, un viņš ieteica caur brīvprātīgo darbu ierasties Izrēlā. Un tieši tas bija 2005. gads, kad Latvija iegāja Eiropas Savienībā, un tieši izbeidzās visāds apmaiņu programmas un nebija nekāda brīvprātīgā darba. Un mēs meklējām internetā izmisumā kaut kādās adresēs un kaut ko atradām. Mums vajadzēja pat viņiem uzzvanīt un it kā mēs sarunājām, ka mēs ieradīsimies tur uz brīvprātīgo darbu. Jo mērķis bija tāds, ka tas mums ir ekonomiski izdevīgāk. Mums ir vieta, kur dzīvot, mums dod